priekšā, jo kultūra un vēsturiskā mantojuma jomā es darbojos kā freelancer, tātad neesmu iesaistīta ikdienā vienam no Latvijas muzejiem, taču ļoti labprāt vēlos sadarboties ar muzejiem, jo savu profesionālo dzīvi saistu ar šo vidi. Un mans uzdevums šodien jums prezentēt ekspozīciju, pie kuras izveidas es strādāju 2 gadus. Tas nav virtuālais muzejs, tā ir viena tematiska ekspozīcija, kur es veidoju kā vienu muzeju produktu Melānijas Vainagas muzejam. Tad pavisam mazam muzejam, cik jūs saprotas, Amatas novadā, Amatas pamatskolā, 2 mazās mazītinās telpiņās, kas kopā fiziskajā vidē veido 32 kvadrātmetrus. Šī virtuālās ekspozīcijas ideja radās lielā mērā saistībā ar to, kas veido Melānijas Vainagas muzeja atpazīstamību vispār. Tātad Melānija Vainaga kā žurnāliste, kā rakstniece, kuras spalvai pieder viens no, manuprāt, veiksmīgākajiem Latvijas skarbās vēstures, pagājušā gadsimta skarbās vēstures attēlojumiem, proti grāmatu par staliniskajām represijām Veļupes krastā. Un otrs, kā šis muzejs tieši ar šo stāstu var kļūt plašākai sabiedrībai atpazīstams, ne tikai atpazīstams, bet var dot kādu nozīmīgu gudrību, caucoties ar Šolts kunga sacīto, ka informācijas mūsu pasaulē ir ārkārtīgi daudz. Mūsu uzdevums, muzeju jomas uzdevums ir parādīt šo te gudrību, šo gudrības sēku, protams, atlasīt šo informāciju, kas var noderīgi būt mūsdienu cilvēkam nākamajām paudzēm. Tad ekspozīcija, kur es veidoju, ir jau atklāta šī gada 14. jūnijā, un tā tika atklāta Melānijas Vainagas muzejā. Aizbraucot uz šo muzeju, arī šo ekspozīciju ir iespējams apskatīt. Taču šī ekspozīcija faktiski pastāv nevis fiziskā, bet virtuālā telpā. Tā ir viņas mājvieta, esi.lv ir šīs ekspozīcijas adrese. Pieejami ikvienam interesantam, domāts, ka tā tiks skatīta 1:1 ar datoru. Un šīs ekspozīcijas satura kodolu veido 5 Latvijas iedzīvotāju padomju represiju pieredzi, kas ir ietverta laika nogriezienī no 1940. līdz 1957. gadam. Tad stāsts ir par pagājušā gadsimta Latvijas traģiskākajām lapusēm, kas saistītas ar 40. un 50. gadiem. Stāsts ir balstīts Melānijas Vainagas autobiogrāfiskajā darbā Veļupes krastā, viņas personīgajā arhīvā, kas diemžēl bija Porvājas muzejā, bet kā viņas ģimene. Vēl jau vairāk arī svarīgi uzsvērt, ka šis stāsts ir balstīts ne tikai Melānijas Vainagas muzeja krājumā, kas salīdzinoši ļoti neliels, bet arī vairāk citu Latvijas muzeju krājumos, lai šo ekspozīciju izveidotu, bija nepieciešams sadarboties ar vairākiem Latvijas muzejiem un arī vēstures arhīvu. Tas ir stāsts par 5 cilvēkiem. Viens no šīs ekspozīcijas varoņiem ir Melānijas Vainagas dēls, 4 pārējie ir tikai minēti viņas darbā Veļupes krastā, un stāsti par viņiem ir balstīti individuālā atmiņu stāstos, kurus Melānijas Vainagas muzeja vadītāji ir mērķiecīgi krājus un apkopojas video interviju formātā. Šīs ekspozīcijas galvenā mērķa auditorija ir atbilst tam vecuma posmam, par kādā ir varoņi šajās ekspozīcijā. Proti stāsts sākas no bērnu dienām, turpinās pusauģu gados un beidzas jauniešu vecumā. No 40. līdz 57. gadam visi 5 ekspozīcijas varoņi izaug par jauniem, cerības pārnotiem cilvēkiem. Šī stāsta izveidē, šīs ekspozīcijas stāsta izveidē, es centos iesaistīt galveno mērķu auditoriju. Un tie bija Melānijas Vainagas dzimtās puses Amatas novadas skolu audzēkļi. Viņu uzdevums bija palīdzēt veidot ekspozīciju, ar kuru tās galvenajai mērķu auditorijai būs iespējams veiksmīgāk
labāk, tā man šķita, identificēties. Proti, viņiem bija jāierunā, viņi bija lūgti ierunāt ekspozīcijas saturu, pārnest to audio failos, ierunāt skaņu studijā. Šie pirmo personu stāsti, līdz mums apmeklētājiem nonāktu tā, ka mēs dzirdam bērna balsi, kad bērns stāsta par savu pieredzi, mēs dzirdam pusauģu, vēlāk jauniešu balsi. Un, lai varētu radīt šādu vizuālu, komunicēt spējīgu, spēcīgu ekspozīciju, kāda, manuprāt, arī izdevās, bija nepieciešams piesaistīt māksliniekus, kā jebkura ekspozīcija, arī fiziskā telpā iekārtojot, jūs labi zināt, ka tas parasti tā notiek. Šajā gadījumā tie bija gan profesionāli mākslinieki, gan arī faktiski galvenajai metodoloģijai piederīgi Latvijas Mākslas akadēmijas studenti, kas vēl tikai mācās, topošie mākslinieki, kas studē vizuālās komunikācijas nodaļā un arī glezniecības nodaļā. Tāpēc darbi, kas tur tapa, kas šo, var teikt, stāstu vizuālās komunikācijas paspildinātāji, bija gan gleznieciski darbi, pamatā visi tie ir mazi video darbi, bet tur ir arī, kas krietni vairāk, tur ir arī šis vēsturiskais materiāls un fiziskie priekšmeti, kuri veido šo ekspozīcijas pamatu. Un par to nedaudz vairāk runājot, es vēlos jums atsaukt atmiņā Stīvena Vēla citātu izteikumu atziņu par to, ka lietas, un ne tikai lietas, viena priekšmeti, viena fiziski priekšmeti, bet idejas ir tās, kas kopā priekšmetiem veido muzeja kodolu, muzeja būtību. Proti, man liekas, tas ļoti svarīgi domājot par šo ekspozīciju, jo tā nevarētu tapt, ja nebūtu šo vēstures liecību, kas ir varbūt dažas fotogrāfijas, varbūt tikai dažas vēstures, daži dokumenti. Tāpat laikā tās ir dzīves stāsti, tās ir individuālās cilvēku atmiņas, un bez šiem priekšmetiem, bez šīm fotogrāfijām, bez šiem materiāla, bez dokumentiem nebūtu bijis iespējams izveidot šo ekspozīciju. Taču katram šai lietai, katram šim dokumentam, fotogrāfijai jēgu piešķir tieši tā izpratne, kas ir šim cilvēkam par šo lietu, kas viņam pieder, vai muzeju pieder. Tad mūsu priekšstatu par lietām, kā Ozola ļoti precīzi nodefinē, ir tā, kas ir tā otra priekšstatu, muzejisko priekšstatu puse. Jo jā, tie visi, ko var redzēt indivīdi skatoties šo ekspozīciju, tie visi ir tikai muzejisko priekšmetu substitūti. Nevienam priekšmetam īsti fotogrāfiju, protams, rokās nevar paņemt skatoties šo virtuālu ekspozīciju. Taču ideja 100% ir klātesošas uzskatīt. Tā, kur ir dzīva un saglabājās un ir novastāta. Tā nav zudusi, bet priekšmets sasaistē ar ideju, kā vienots veselums, ir ļoti svarīgs, domājot par muzeju jomu. Un svarīgs tieši no tā aspekta, ka, ja mēs vēlamies, lai muzejs savu lietotāju dzīvē spētu ienest noderīgu informāciju, gudrību, vairot izpratni par vērtībām, padarīt jēgpilnu citu paudžu pieredzi, tādējādi radot muzeju lietotājos jaudīgus impulsus, stimulējot, domāt, rīkoties, inicēt pārmaiņas, tad tikai sasaistē ar šo te ideju, kas ir priekšmetam pieder. Un kāpēc es veidoju šādu ekspozīciju? Kāpēc es pār izvēlējos to radīt? Mans galvenais mērķis bija sekot šiem teorētiskiem izteikumiem, kas, manuprāt, man ļoti palīdzēja, jo mērķis bija radīt inovatīvu, sociāli atbildīgu produktu muzeju jomā, kas veicinātu, piemēram, starppaudžu dialogu, kurš faktiski nespastāv starp šo paudzi, kas represīvas piedzīvo klātienē un mūsdienu jaunu paudzi. Ir milzīgs bezdarbības starp šīm paudzēm. Kad viņas un kā viņas satiksies, kur tas notiks, šī ir iespēja tikt sadzirdētiem, satikties, stimulēt empātiju, kura ļoti vāja attīstīt mūsdienu sabiedrībā. Izgaismot pagātnes nozīmi šodienā. Man likās ļoti būtiski ar šīs ekspozīcijas starpniecību, var panākt to, ka cilvēks ielūkojušies stāstos un sadzird, spēja viņiem identificēties un uzzina to, kas notika tajā pagātnē, kas mums bija tik svarīgi pagājušā gadsimta 40. un 50. gados, kas lauza un pārveidoja un traumē mūsu sabiedrību. Spodrināt sociālo atmiņu. Kā zināms, sociāla atmiņa ir tāds fenomens, kurš ir ļoti mainīgs, tā nav patstāvīga.
Un ir jākopja un jāspūkļina šis stāsts par mums pašiem, kas gan cits, ja ne mēs paši to darīsim. Akcentētu individu dzīvē nozīmīgas vispār cilvēcības vērtības. Un ar šīs ekspozīcijas starpniecību to lieliski var izdarīt, tāpēc arī es veidoju vēl izglītojošo programmu materiālu sadarbībā Latvijas pedagogiem, lai audzināšanas stundās skolā, literatūras stundās skolā, arī vizuālās mākslas stundās skolā un sociālo zinību stundās skolā varētu runāt par vērtībām, kuras šajos stāstos ir iekļautas. Tas ir stāsts par izdzīvošanu, kā izdzīvot, kā saglabāt sevi. Tad virtuālā formāta izvēle noteica sekojošu uzdevumus, kāds man bija uzstādīts, kā šeit priekš sevis, veiksmīgi sasniegt galveno mērķu auditoriju un radīt ekspozīciju, kuras vēstījumu spēcīgi komunicētu par šo mērķu auditoriju. Šī ir kur vēl labāk, kā virtuālajā vidē es varētu sasniegt mūsdienu pusauģus un jauniešus, un arī bērnus, kas ļoti tiecas uz šo vidi. Tātad, lai šajā vidē viņiem tas būtu interesanti, man ir jāpiemērojas šai vidē, jāspēr solis pretī, proti jādomā par to, ko tad viņi, kādā veidā viņi tur uzspēr informāciju. Un tas ir vairāk klausāms teksts. Un tad, kad kaut ko dzird, tad gribas redzēt kustību attēlā. Tas nav nekas nesaprotams, tas ir vienkārši saprotams lietas, tā mums patīk uztvert ne tikai pusauģiem, jauniešiem, bērniem, bet arī man personīgi šajā vidē nepatīk lasīt garus tekstus un skatīties mazas bildes. Tad radīt kaut ko, kas ir vizuāli komunicēt spējīgs, aktīvs, saistošs mūsdienu cilvēkam. Doma, ka ar šīs vides starpniecību es varēšu piesaistīt šai tēmai, ekspozīcijas tēmai, pēc iespējas plašāk apmeklētāju loku, jo viens no vispār atzītiem virtuālās telpas plusiem ir tās demokrātiskā vide. Godīgi sakot, kurš gan man ļautu kādā muzeja vidē tā izpausties. Virtuālā vide patiešām šajā ziņā man personīgi šķiet ļoti demokrātiski. Neviens man neierobežo telpā. Ja es spēju piesaistīt tik daudz naudas, cik ir vajadzīgs, lai to varētu realizēt, programmētājs saprogrammēs, kā es to kārtos. Tātad vēl viens no uzdevumiem, ņemot vērā integrācijas nozīmi, padarīt būtisku mūsu sociālās atmiņas slāni pieejam arī citām sabiedrībām, kuras nekomunicē latviski. Šobrīd strādāju pie tā, lai šai ekspozīcijai taptu arī svešvalodu versijas, un ne tikai angļu, bet arī franču, vācu un jā, arī krievu valodē. Jo es uzskatu, ka informācija par šo tēmu virtuālajā vidē diemžēl pieejama visai skopa, visai didaktiska, un ļoti daudz ir latviski, bet arī nekā nav svešvalodās. Vēl izvēle noteica uzdevumus rast alternatīvu muzeja fizisko telpu ierobežotībai. Pēc pirmoreiz nonāca Melānijas Vanītas muzejā, satikos ar lielisku šī muzeja izveidotāju un uzturētāju Ingrīdu Lāci. Es sapratu, ka brīnišķīgs cilvēks, brīnišķīgi, ka to dara, bet tieši tur, jau es šim muzejam šajā vidē neko īsti nevaru jaunu radīt, jo tur fiziski ir tik maz telpas, un ko tas muzejam varētu palīdzēt ar to, ka kādu no šīm mazajām telpām mēģinātu kaut kā transformēt. Šķiet tieši, ka kaut kas nevarētu neiztraucēt to, kāds viņš ir, jo viņš savā ziņā, protams, ir unikāls, mazs muzejs. Bet šī virtuālā telpa varētu būt alternatīva, iespēja, kuru šis muzejs faktiski neizmanto, un caur šīs ekspozīcijas esamību varētu arī vairot šī muzeja atpazīstamību.